Skolota vīra un protestanta Eduarda Irvinga, kurš dzīvoja Lielbritānijā, rokās nonāca Lakundzes grāmata, un viņš to pārtulkoja no spāņu valodas angliski. Viņš bija ļoti ieinteresēts, jo redzēja, ka grāmatu ir sarakstījis rabīns Ben Ezra, un domāja, ka tas ir atgriezies ebrejs, bet viņš nezināja, ka tulko Romas katoļu jezuītu teologa darbu. Un viņš sāka sludināt šo futuristisko uzskatu, ka antikrists nāks kaut kad nākotnē. Eduards Irvings tiek dēvēts arī par mūsdienu Pentekostu kustības tēvu, jo viņu galvenokārt interesēja svētā gara izliešanās un pravietojumi Bībelē, kas apraksta sevišķu Dieva svētā gara izliešanos zemes pēdējās dienās. Un viņš mēģināja izprast svēto garu un studēja pravietojumus un mēģināja to visu salikt kopā. Un vēl viņš iesāka nelielās māju sanāksmes. Ļaudis sapulcējās dažādās vietās savās mājās, lūdzot pēc svētā gara izliešanās. Un viens no noteikumiem šajās māju sanāksmēs bija nestudēt Bībeli, tikai lūgt pēc svētā gara. Jā, mums ir jālūdz pēc svētā gara. Mums pēc svētā gara ir jālūdz katru dienu, vai ne? Bet ir bīstami lūgt, lai svētais gars vada jūs neatkarīgi no Dieva vārda. Un vienā no šīm sanāksmēm, kurās viņi lūdza pēc svētā gara un nestudējot Bībeli, Margarita Makdonalda saņēma vīziju un sāka runāt valodās. Un viņa bija pirmā, kas sāka stāstīt, ka antikrists nāks tālā nākotnē, jau pēc tam, kad draudze būs paņemta debesīs. Un tad dzima šī futuristiskā ideja, un tā Eduards Irvings un Džons Darbijs, kuri vēlāk kopā nodibināja Plimutas brāļus, tajā laikā 1841. gadā rīkoja Bībeles konferenci, un viņi dzirdēja diskusijas par šo jautājumu un par Margaritu Makdonaldu un viņas vīziju. Viņi dzirdēja, ka draudzes paņemšana debesīs notiks visu pirms, un pēc tam nāks antikrists, un viņi sāka to sludināt. Džons Darbijs ar Plimutas brāļiem šo mācību atveda uz Ameriku, un Skofīlds to pieņēma un sāka šo futuristisko skatījumu publicēt Skofīlda studiju Bībeles piezīmēs. Viņš publicēja, ka draudze tiks paņemta prom, un tad nāks antikrists. Vēlāk Džons Valvords to pieņēma un sāka mācīt Dallasas Baptistu seminārā. Viens no viņa spīdošākajiem studentiem bija tas pats Hals Linzijs, kurš to publicēja, izplatīja un padarīja populāru 1970. gada grāmatā Late Great Planet Earth. Un tad arī citi tam sekoja, veidojot vairākas Bībeles studēšanas piezīmes, un visbeidzot pēdējos gados mums ir Left Behind grāmatu sērija, ko sarakstījis Tims Lahejs un Džerijs Jenkins, un vairāk nekā 8 miljoni cilvēku ir izlasījuši šo skatījumu par pravietojumiem, ko sākotnēji attīstīja jezuītu teologs, cenšoties novērst uzmanību no protestantu apgalvojumiem, kuru norādīja uz Romu, apgalvojot, ka tā ir antikrists. Taču šobrīd protestantu baznīcas ir uzķērušās uz šī āķa, bet šāda ir šīs idejas izcēlesme. Bet Bībele runā pilnīgi skaidri. Tā būs redzama Jēzus Kristus atgriešanās, tā būs godpilna atgriešanās, katra acs viņu redzēs, pat grēcinieki. Bet kā tad paliek ar to tekstu Bībelē, kur ir teikts, ka viņš nāks kā zaglis naktī? Vai esat redzējuši kristīgu filmu Zaglis naktī? Mēs ar sievu to redzējām. Vai kāds ir to redzējis? Jā, dažas rokas paceļas. Šī filma sāks ar to, ka kāda sieviete runā ar savu vīru, kas vānas istabā skujas. Viņa ir guļam istabā un sarunājas ar durvīm, un pēkšņi viņš vairs neatbild. Un viņa jautā, kāpēc tu man neatbildi? Un viņa iet un redz, viss, kas ir no vīra palicis, ir rūcošs bārdas dzenamais, bet vīrs ir pazudis. Viņa ieslēdz TV un izrādās, ka miljoniem cilvēki ir mistiski pazuduši, un neviens nezina, kur tie ir palikuši. Viņa zvana savam draugam un saka, mans vīrs ir pazudis, bet tas atbild, mana sieva ir pazudusi, kas notiek? Viņš ir atnācis kā zaglis naktī. Šeit ir ideja par zagli, kurš nāk klusi un slepeni, un jūs pamostaties, un viss ir pazudis, un jūs nezināt, kur tas ir palicis. Jā, tas ir viens veids, kā zaglis var nākt, bet redziet, te slēpjas briesmas, paņemt vienu Bībeles tekstu un tad to attīstīt. Iedzenot vienu sētu smietu zemē, jūs varat sētu celt jebkurā virzienā, kur vien gribat. Aplūkosim tuvāk šo tekstu, kas runā par zagli naktī, jo ir vēl kāds veids, kā Jēzus var atnākt kā zaglis. Skatieties 1. Tesaloniķiešiem 5. nodaļa 1. pāns, bet par laiku un stundu, brāļi, man jums nav jāraksta, tūlīt pēc paņemšanas debesīs.
Atcerieties, ka Bībele ir sarakstīta grieķu un ne angļu valodā, un tur nav nodaļu un pantu sadalījuma. Tas viss bija viens teksts, un tūlīt pēc tā, bet par laiku un stundu, brāļi, man jums nav jāraksta, jo jūs paši labi zināt, ka tā kunga diena nāk tāpat kā zaglis naktī. Te nu tas ir, viņš atnāk kā zaglis un paņem, un es nezinu, kur tas pazuda. Tu pamosties no rīta un televizors un daudz kas cits pazudis, un tu nezini, kur tas palicis. Redzi, viņš atnāk kā zaglis. Bet lasiet uz priekšu, tā kunga diena nāk tāpat kā zaglis naktī, kad sacīs, nu ir miers un drošība, tad pēkšņi par viņiem nāks posts, kā dzemdību sāpes par grūtnieci, un viņi nevarēs izbēgt. Ir divi veidi, kā var nākt kā zaglis. Viens ir, kas lepeni un klusām nozog jūsu lietas, un jūs no rīta pamostaties un viss pazudis. Un otrs veids ir nākt negaidīti, un tieši par to viņš šeit runā. Starp citu, nāk tāpat kā zaglis naktī, kad sacīs, nu ir miers un drošība. Redziet, viņi negaida, ka viņš nāks. Ak, visi ir tik labi, mums ir tik lielas mājas, mums ir tik lielas mašīnas, mums ir laivas un nauda bankā, mums ir viss. Un tad, kad saka miers un drošība, tad piepeši nāks samaitāšana. Ja bezdievīgie tiek iznīcināti, Jēzum nākot kā zaglim naktī, tad pasakiet man, cik bezdievīgo skraidīs pa šo pasauli, meklējot, kur pazuduši viņu tuvinieki. Īstenībā nākamajā nodaļā ir nākamais sētas staps. 2. Tesaloniķiešiem 1. nodaļā un 6. pantā. Dievs ir taisnīgs un godīgs, jūs vienmēr varat uzticēties Dievam, lai rīkotos pareizi. Piekrītat? Paklausieties šo. Viņš jūsu spaidītājiem atmaksās ar spaidiem, bet jums, kam jācieš ar atpestīšanu, kopā ar mums, vai jūs jebkad esat piedzīvojuši, ka kāds jums dara pāri? Un jūs pie sevis nodomājāt, nu kad es viņam tikšu klāt. Vai esat jebkad domājuši tādas ļaunas domas, un tad vēlāk ir izrādījies, ka tā persona jums neko ļaunu tomēr nav nodarījusi? Vai tā kādreiz jums ir gadījies? Redziet, viņš jūsu spaidītājiem atmaksā ar spaidiem. Atmaksāt nav jūsu pienākums, bet viņa. Bet jums, kam jācieš, ar atpestīšanu kopā ar mums. Kad tad viņš to darīs? Kad? Izlasīsim nākamo pantu, kad kungs Jēzus atklāti parādīsies no debesīm ar savas varenības eņģeļiem uguns liesmās. Te ir vēl viens skats uz Jēzu, kas nāk visiem redzamā veidā kopā ar saviem varenajiem eņģeļiem uguns liesmās. 8. pants, un turēs tiesu pār tiem, kas Dievu neatzīst un kas neklausa mūsu kunga Jēzus evaņģēlijam. Tie, kas neatzīst Jēzu, tiks tiesāti. Tie, kā sodu saņems mūžīgu pazušanu no tā kunga vaiga un viņa godības spēka, kad viņš nāks pagodināt sevi savu svēto vidū un saņemt apbrīnošanu visu ticīgo starpā viņā dienā arī pie jums. Tas ietver arī jūs, jo jūs arī ticējāt. Te nu viņš saka draudzei, turieties, es zinu, ka sliktas lietas notiek labiem cilvēkiem, es zinu, ka jums ir ciešanas, es zinu, ka jūs jūtaties tā, it kā vairs tālāk nespēt izturēt, bet turieties, jo Dievs to visu sakārtos. Kad? Tad, kad viņš nāks uguns liesmās, lai tiktu pagodināts savu ļaužu vidū, un tajā pašā laikā, kad viņš nāk, lai paņemtu mūs, bezdievīgie tiks iznīcināti, un Bībele saka, ka tie kā sodu saņems mūžīgu pazušanu. Dievs nekļūdās. Atstājiet to viņa, ne savā ziņā. Galvenā doma ir tā, ka tad, kad nāks Jēzus, lai paņemtu savu draudzi, lai pagodinātu sevi savā draudzē, kurā būsiet iekļaut arī jūs, bezdievīgie tiks iznīcināti. Tātad, cik daudz bezdievīgo skraidīs apkārt, lidos ar lidmašīnām un braukās ar mašīnām, brīnoties, kur ir palikuši viņu tuvinieki? Neviens, jo viņi ir iznīcināti. Draugi, es jums kaut ko pateikšu, ko jūs negribat dzirdēt, bet patiesība darīs jūs brīvus. Āmen. Un ir labāk zināt patiesību nekā to nezināt. Ja bezdievīgie tiek iznīcināti, kad Jēzus nāk, un mēs tiekam paņemti kopā ar viņu debesīs, tad tas nozīmē, ka mēs būsim uz šīs zemes līdz pat pašām beigām.
Un tas nozīmē, ka draudze būs šeit uz zemes un ies cauri bēdu laikam. Jūs varbūt teiksiet, bet es visu dzīvi esmu dzirdējis ko citu, tā nav patiesība, mēs šeit nebūsim, es to esmu izlasījis dažādās grāmatās. Bet atcerieties, ka tas bija romāns, bet šis ir Dieva vārds. Un patiesība, kas tika nomaskēta šajās grāmatās, ir tas fakts, ka viss, kas seko pirmajai nodaļai, kad Jēzus nāk pēc savas draudzes, viss pārējais ir romāns, jo nekas nepaliks uz šīs zemes, lai ietu cauri bēdu laikam tad, kad Jēzus jau būs atnācis. Ak, vai tad viņš mani nemīl tik ļoti, lai pasargātu no bēdu laika? Viņš ir apsolījis, ka viņš mūs pasargās šajās bēdās, bet viņš nesola, ka viņš paņems mūs prom pirms šīm bēdām. Viņam nav mūs jāizved no šīs pasaules, lai varētu mūs pasargāt bēdās. Sadraks, Mesaks un Abednego tika iemesti degošā ceplī. Dievs varēja padarīt varmākus mirušus, pirms viņus iemet ceplī, bet viņus iemeta ceplī, un Dievs viņus pasargāja, viņiem atrodoties tur iekšā, degošajā ceplī. Tādējādi labāk iepazīsti Dievu, lai vari viņam uzticēties, un Dāvida dziesmās ir sacījis, jebšu 1000 krīt tev blakus un 10 000 tev pa labo roku. Tu redzēsi nāvi un mocības nākam pār bezdievīgajiem, bet tās neskārs tevi. Dievam nav mūs jāņem prom, lai pasargātu no tā, bet mums ir jābūt uzticīgiem Dievam, lai varētu tam iziet cauri. Un tad ir otrās briesmas, kas ir vēl jo briesmīgākas un tiek popularizēta tajā Left Behind sērijas grāmatās, kuras popularizē šo futuristisko skatījumu un slepeno paņemšanu debesīs. Un tās ir, ka, ja bezdievīgie ir iznīcināti un mēs tiekam paņemti prom debesīs pretim Jēzum, lai ar viņu sastaptos, tad pēc šīs paņemšanas debesīs vairs nav nekādas otrās iespējas glābties. Ja tev ir jāsakārto attiecības ar Dievu, tad tas ir jādara tagad, negaidi uz debesīs paņemšanas brīdi. Bet kā tad ir ar to pantu, kurā teikts, karaļa Džeimsa versijā, tad divi būs laukā, vienu paņems, otru atstās. Tas ir tik skaidri uzrakstīts, cik nu vien ir iespējams. Divas malas dzirnavās, vienu paņems, otru atstās, un viņa prasa, kāpēc tu man nepalīdzi malt? Jā, šis teksts runā par to, ka viens tiks paņemts un otrs atstāts. Tas ir Mateja 24. nodaļā. Atšķirsim kopā Mateja evaņģēlijas 24. nodaļa. Tagad sanāk, ka mūsu sētai viens stabs nav vairs rindā. Viens ir paņemts prom un otrs atstāts. Ak, un tagad man jāmaļ vienam, un tas nav godīgi. Vai tas ir pateikts šajā tekstā? Izlasīsim kopā 30. pantu. Tas nav tas, ko es gribētu lasīt, bet vienalga izlasīsim, jo es esmu izlaidis vienu no sētas stabiņiem. Šis ir labs teksts. Mateja evaņģēlijas 24. nodaļa 30. pants. Un tad cilvēka dēla zīme parādīsies pie debesīm. Un tad visas ciltis virs zemes vaimanās un redzēs cilvēka dēlu nākam debes padebešos ar lielu spēku un godību. Un viņš izsūtīs savus eņģeļus ar lielu bazūnes skaņu, un tie sakrās viņa izredzētos no 4 vējiem, no viena debes gala līdz otram. Te nu ir vēl viens teksts par redzamu Kristus atgriešanos. Bet kā ir ar tiem tur diviem laukā? Mateja evaņģēlijas 24. nodaļa un šoreiz 40. pāns. Tad divi būs laukā, vienu paņems, otru atstās. Divas malas dzirnavās, vienu paņems, otru atstās. Redziet, mēs par to runājam. Viens tiek paņemts prom, bet otrs paliek un maļ vai strādā uz lauka. Palūkosimies, ko šis pants patiešām vēsta, un aplūkosim šī panta kontekstu. Sekojiet līdzi, kad es sākšu ar 38. pantu. Tas ir ļoti svarīgs pants, bet dienu un stundu neviens nezina, ne debesu eņģeļi, ne dēls, kā vien tēvs. Lai neviens jūs nemaldina sakot, kad Jēzus atnāks, to neviens nezina, bet viņš turpina un saka, jo kā bija Noās dienās, tā būs arī cilvēka dēla atnākšana. Tātad, kā būs tad, kad atnāks Jēzus? Kā tas būs? Tas būs tāpat, kā bija Noās dienās. Pareizi, vai jūs sekojat domai? Tā kā bija Noās dienās, tā būs arī tad. Tas būs tieši tāpat, kā bija Noās dienās. Un kā tad bija Noās dienās? 38. pāns. Jo tā kā tajās dienās priekš ūdens plūdiem tie rija un plītēja, precējās un devās laulībā, līdz tai dienai, kad Noā iegāja šķirstā un tie nenāca pie saprašanas, tiekams plūdi nāca un aizrāva visus. Tāpat būs arī cilvēka dēla atnākšana. Kā tas būs? Kā Noās dienās. Un kā bija Noās dienās? Viņi ēda un dzēra un devās laulībā. Neviens nenojauta, kas notiks. Līdz nāca plūdi un visus aizrāva.
Tas ir tieši tas, ko Pāvils teica, kad sacīs nu ir miers un drošība. Kas notiks? Tad pēkšņi par viņiem nāks posts. Tāpat kā bija Noas dienās viņi ēda un dzēra, mums ir miers un drošība, un mums ir viss, bet pēkšņi nāca plūdi un visus aizrāva. Un tieši tā būs ar cilvēka dēla atnākšanu. 2 strādās laukā, vienu paņems un otru atstās. Pasakiet man, kā tas bija Noas dienās, kad visi tika aizrauti prom? Uz kurieni viņi tika aizrauti? Aizrauti iznīcībā, pareizi. Ja jūs tam piekrītat, paceliet savu roku vai pamājiet ar galvu vai sakiet āmen, lai es zinu, ko jūs domājat. Viņi tika aizrauti iznīcībā. Un tā arī būs, kad atnāks cilvēka dēls. Tad 2 būs laukā, vienu paņems, otru atstās. Vienu paņems, uz kurieni? Turpat, kur viņi tika aizrauti Noas dienās. Un kur tas bija? Viņu pazušanā. Un vienu atstās. Šis teksts nepavisam nerunā par mūsu paņemšanu debesīs. Protams, mēs tiksim paņemti debesīs, to jau mēs lasījām, bet ne par to tiek runāts šajā tekstā. Mateja evaņģēlijā viņš vienkārši saka, ka tajā dienā būs 2 ļaužu grupas. Tad, kad Jēzus atnāks, bezdievīgie tiks aizrauti iznīcībā, bet tie, kas paliks dzīvi, atstāti, tie, kas taisni, tiks atstāti. Tādēļ arī Pāvils saka, un tam ir vērts pievērst uzmanību, jo tas ir svarīgi tajā tekstā, ko lasījām pirms pāris minūtēm. 1. Tesaloniķiešiem 4. nodaļā. Lūk. Pats kungs nāks no debesīm, kad Dievs to pavēlēs, atskanot erceņģeļa balsī un Dieva bazūnei. Tad pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši. Pēc tam mēs, dzīvie, kas vēl pāri palikuši, kopā ar viņiem tiksim aizrauti gaisā padebešos pretim tam kungam. Tā tas notiks, kad cilvēka dēls atnāks. 2 strādās uz lauka un viens tiks paņemts, lai tiktu iznīcināts, bet otrs atstāts dzīvs, lai tiktu aizrauts satikties ar Jēzu padebešos. Te nu mūsu sētas stabiņi atkal ir vienā līnijā. Šis pants vēsta pretējo tam, ko jums vēlas pierādīt. Ja kāds no jums ir skeptisks, tas nekas. Jums nevajag tam ticēt tādēļ, ka es to tā teicu. Jums jātic tam, ko viņš saka. Pārbaudīsim, vai mēs esam sapratuši pareizi. Lūkas 17. nodaļā Jēzus stāsta šo pašu līdzību, un es nelasīšu visu stāstu, bet sāksim no 34. panta. Es jums saku, viņai naktī 2 gulēs vienā gultā, vienu paņems un otru atstās, 2 kopā mals, vienu paņems un otru atstās, un mācekļi 37. pantā jautā, kur, kungs, pasaki, kur? Viņš tikko teica, ka 2 kopā mals, vienu paņems un otru atstās, un viņi jautā, kur? Par kuru viņi jautā? Par to, kura tiks atstāta? Nē, viņi zina, kur tā paliek. Vai viņi jautā par to, kas paņemta? Jā, uz kurieni tu, kungs, viņu paņemsi? Un kādu atbildi Jēzus deva? Kur maite, tur salasās ērgļi. Viņi tiek aizrauti, lai tiktu iznīcināti. Nav otrās iespējas pēc paņemšanas debesīs. Tagad ir laiks, šodien ir tā diena, kurā jāatsaucas Jēzum Kristum. Ja bezdievīgie ir iznīcināti un mēs esam paņemti debesīs, lai satiktos ar Jēzu, kas tad paliek šeit? Kas notiek uz zemes? Un tagad mēs esam gatavi salikt šo bildi kopā, lasot Atklāsmes grāmatas 20. nodaļu, bet es sākšu lasīt ar 19. nodaļu, lai nodrošinātu, ka tie sētas stabiņi visi ir vienā līnijā un nekas nav izrauts no konteksta. 19. nodaļa 11. pants. Es redzēju debesis atvērtas un raugi, balts zirgs, un kas sēd uz viņa tā vārds uzticīgais un patiesais, un viņš tiesā un karo taisnīgi. Kas ir šis jātnieks baltajā zirgā? 16. pantā ir teikts, uz viņa tērpa, proti sānos, ir rakstīts vārds, ķēniņu ķēniņš un kungu kungs. Tas ir Jēzus, vai ne? Un tagad palūkojieties, kas teikts 15. pantā. No viņa mutes iziet azs zobens, ar ko satriek tautas. Un viņš valda ar dzelzs cepteri. Kas notiek ar bezdievīgajām tautām, kad Jēzus atgriežas, jājot baltā zirgā, lai ar tiem karotu? Tās tiek nogalinātas ar zobenu, kas iziet no viņa mutes. Viņš pilnībā tās satriec.
Un 19. pantā es redzēju zvēru un visas zemes ķēniņus, tie bija sapulcējušies ar saviem karapulkiem, lai karotu ar to, kas sēdēja uz zirga un ar viņa karapulku, bet zvēru sagūstīja un līdz ar viņu arī viltus pravieti, kas viņa priekšā bija darījis brīnuma zīmes, un ar tām pievīlis tos, kas pieņēmuši zvēra zīmi un pielūdza viņa tēlu. Tos abus iemeta dzīvus degošā sēra un uguns jūrā, visus pārējos nokāva ar zobenu, kas izgāja no jātnieka mutes, un visi putni ēda no viņu miesām. Kad Jēzus atnāks, viņš nāks, lai karotu ar bezdievīgajiem un lai atbrīvotu taisnos. Kādēļ? Tādēļ, ka bezdievīgie vajā viņa ļaudis, un viņš nāk, lai atjaunotu taisnību un mūs atbrīvotu. Un kas notiek tālāk? Sekojiet līdzi uzmanīgi. Kas notiek pēc tam, kad Jēzus atnāk? Es redzēju eņģeli nokāpjam no debesīm, tam bija rokā bezdibeņa atslēga. Karaļa Džeimsa tulkojums saka bezdibenis. Un tam bija rokā bezdibeņa atslēga un liela ķēde. Viņš atvēra pūķi, veco čūsku, kas ir velns un sātans, un sasēja to uz 1000 gadiem, iemeta to bezdibenī, aizslēdza to un uzlika zīmogu virsū, lai tas nepieviltu vairs tautas, kamēr būs pagājuši 1000 gadi. Pēc tam viņam uz īsu laiku jātop atsvabinātam. Tātad uz 1000 gadiem viņš ir tajā bezdibenī. Tas patiešām nav labs tulkojums šim vārdam. Mans tulkojums saka pirmatnējais haoss, un tas ir labāks. Šeit ir lietots grieķu vārds abusos, un tas ir ļoti interesanti, ka šis grieķu vārds abusos ir tas pats vārds, kas lietots grieķu valodā vecajā derībā. Vecā derība tika sarakstīta ebreju valodā, bet līdz laikam, kad Jēzus atnāca, tā bija iztulkota grieķu valodā, un iespējams viņš lietoja arī grieķu veco derību. Un 1. Mūzes grāmatā 1. nodaļā 1. pantā grieķu tulkojumā ir rakstīts: iesākumā Dievs radīja debesis un zemi, bet zeme bija neiztaisīta un tukša, un tumsa bija pār dziļumiem. Grieķu vārds, kas lietots dziļumu vietā, ir abusos. Citiem vārdiem sakot, abusos ir haotiska, tukša vieta, kāda zeme bija, pirms Dievs ieviesa kādu sistēmu. Un tā arī tas būs 1000 gadu periodā, un mēs tik tālu to arī esam tā lasījuši, jo, kad Jēzus atnāks, mēs tiekam paņemti debesīs, un arī tie, kas cerībā uz Kristu miruši, tiek modināti un paņemti debesīs. Bezdievīgie tiek iznīcināti, un kas tad šeit paliek? Zvērs ir iznīcināts, viltus pravietis ir iznīcināts, vienīgais, kas ir palicis, ir velns. Šī zeme ir tukša, haotiska vieta. Tā ir mežonīga, tukša vieta uz 1000 gadiem. Tur vairs nav tautu, ko sātanam kārdināt. Tāpēc viņš ir sasiet šajā bezdibenī. Tas īstenībā nav bezdibenis, tad jau viņš tiktu ārā kaut kur otrā zemeslodes pusē. Nē, tā ir pasaule, kurā nekā vairs nav. Viņš nevar pievilt tautas 1000 gadus, jo nav nevienas tautas, ko pievilt. Bet pēc tam viņš tiks atsvabināts uz īsu brīdi. Tātad, kad ir šie 1000 gadi? Un kā tas viss kopā veidojas? Tātad ir šis milēnijums, kaut gan Bībele nekur nelieto šo terminu milēnijums, bet milēnijums nozīmē 1000 gadu periodu. Kad ir šie 1000 gadi? Palūkosimies, kas rakstīts 4. panta 2. daļā. Mēs pēc mirkļa atgriezīsimies 1. daļā. Un redzēju to dvēseles, kas Jēzus liecības un Dieva vārda dēļ noslepkavoti, kuri nebija pielūguši zvēru un viņa tēlu, un nebija pieņēmuši zīmi uz savas pieres un rokas, tie kļuva dzīvi un valdīja kopā ar Kristu 1000 gadu. Tā tad ir augšām celšanās. Pasakiet, kas tad tiek šeit augšām celti, taisnie vai bezdievīgie? Pareizi, taisnie. Ja nu mēs varam zināt, kad taisnie tiks augšām celti, tad mēs varam zināt, kad sākas 1000 gadu periods. Mēs jau redzējām, ka taisno augšām celšanās notiek tad, kad atnāk Jēzus, lai paņemtu prom savu draudzi. Viņi ir piecelti, mēs tiekam pārvērsti, un tad kopā paņemti Jēzum pretī padebešos. Tātad tad, kad ticībā uz Kristu mirušie ceļas augšā, ir brīdis, kad sākas 1000 gadu periods. Aplūkosim vēlreiz, kas ir teikts. Tie kļuva dzīvi. Tas ir taisnie un valdīja kopā ar Kristu 1000 gadu. Un tad lasīsim 5. pantu. Bet pārējie mirušie, par ko šeit ir runa? Tiem būtu jābūt bezdievīgajiem, jo taisnie jau ir piecelti no mirušajiem, pareizi. Tiem vajadzētu būt netaisnajiem, bet pārējie mirušie neatdzīvojās, pirms nebija pagājis 1000 gadu. Šī ir pirmā augšām celšanās. Šeit mums ir 1000 gadu periods, kuru atdala divas augšām celšanās. Lūk, kas teikt 6. pantā, svētlaimīgs un svēts ir tas, kam daļa pie pirmās augšām celšanās. Es domāju, tā nav jau notikusi augšām celšanās.
Jēzus tika piecelts no mirušajiem, Lācars tika augšām celts, daudzi tika augšām celti, kad Jēzus iznāca no kapa. Tā nav jebkad notikusī pirmā augšām celšanās, bet runājot par šīm divām augšām celšanām, tā ir pirmā, kas notiek tad, kad Jēzus nāk. Un te ir teikts, svētlaimīgs un svēts ir tas, kam daļa pie pirmās augšām celšanās, par tādiem otrai nāvei nav varas, bet tie būs Dieva un Kristus priesteri un valdīs kopā ar viņu 1000 gadu. Tātad mēs un tie, kas piecelti no mirušajiem, dodamies debesīs pretim Jēzum, un kopā ar viņu valdām 1000 gadus. Ko tad mēs tur darīsim 1000 gadus? Ir teikts, ka mēs būsim Dieva priesteri, mēs būsim misionāri, mēs būsim vienīgie visā universā, kas jebkad būs grēkojuši un tikuši atjaunoti un atgriezušies atpakaļ pie Dieva. Mums būs ko pastāstīt, bet ir vēl kas, jo 4. panta 1. daļā ir teikts, es redzēju troņus, uz tiem apsēdās kādi, tiem bija dots tiesu spriest. Bībelē ir teikts, ka mēs pat tiesāsim eņģeļus. Kāpēc tad mums būs jātiesā? Ziniet, tajā dienā būs daudz pārsteigumu. Vai jūs to zinājāt? Ziniet, pirms pāris dienām es satiku kādu draugu, ar ko es mācījos kopā koledžā pirms daudziem gadiem. Un es pastāstīju viņam, ko es daru, ka esmu sludinātājs un rīkoju atklāsmes grāmatas seminārus. Un viņš teica, Džeks Kolons, tas nevar būt. Es nevaru viens sagaidīt, kad es būšu debesīs, jo redzējuši cilvēkus, kas teiks, Kolon, kā tu te esi nokļuvis? Un tas viņiem būs lielākais pārsteigums. Cilvēks, par kuriem mēs domājam, ka viņi nekad tur nenokļūs, mēs redzēsim staigājam pa tām zelta ielām. Pārsteigums. Pareizi, tās ir labās ziņas, bet tur arī nebūs cilvēku, par kuriem mēs domājam, jā, pilnīgi droši tie būs debesīs. Mans mīļākais sludinātājs, kur viņš ir? Mana mīļākā evaņģēlista nav šeit? Mana mīļākā bībeles skolotāja nav? Paša labākā draudzes vecākā nav? Paša jaukākā kaimiņa, ar ko kopā visu laiku lūdzām un gājām uz dievkalpojumu šeit nav? Kas notiek? Un nāk garām kāds eņģelis, un es saku, eņģeli, pasaki, kāpēc viņu šeit nav? Un eņģelis atbild, aizveries, mēs te neuzdodam jautājumus. Vai tas būs tā? Nē. Eņģelis saka, šeit ir grāmatas, un tās ir pieejamas. Te ir visa dzīve, un mēs lasīsim un teiksim, ak, es to nezināju. Bet ko šis te dara? Nākamajā lapā, ak, es to nezināju. Redziet, jebkurš jautājums tiks atbildēts. Dievs neatstās nevienu jautājumu neatbildētu. Un kad beidzot bezdīvīgie tiks iznīcināti, visi zinās. Lai arī cik Dievam to ir smagi pieļaut, ka tā notiek, bet viņš būs darījis to, kas ir taisnīgi. Un tālāk. Kāpēc viņš ceļ augšā mirušos 1000 gadu perioda beigās, 7. pants, un kad 1000 gadu būs pagājis, Sātans tiks atsvabināts no sava cietuma. Kā tad viņš tiks atsvabināts? Tā, ka bezdievīgie tiks atkal celti augšā, un tagad viņam atkal ir cilvēki, pie kā strādāt un ko pievilt. Un tas ies pievilt tautas, kas dzīvo 4 zemes galos. To nebija, bet tagad tās atkal ir augšām celtas, un tālāk ir teikts, tos sapulcinās karam, viņu skaits ir kā jūras smiltis, tie uzkāpa zemes augstienā, ielēns svēto nometni un mīļoto pilsētu. Tad, kad viņi būs augšām celti, mēs 1000 gadu būsim kopā ar Jēzu debesīs. Kas notiek pēc tam? Mēs atgriežamies kopā ar pilsētu, vēl viens kosmiskais ceļojums. Un tas kuģis ir uzticams, mēs nolaižamies uz šīs zemes, un bezdievīgie tiek piecelti, un Sātans tos vēlreiz pieviļ sakot, skaties, cik viņu tur ir. Mēs esam kā smiltis jūras malā, bet viņi ir tikai kā saujiņa salīdzinājumā ar mums. Iesim un ieņemsim pilsētu, un tā būs mūsu uz visiem laikiem. Un tad šī cīņa būs pabeigta uz visiem laikiem. Un tie uzkāpa zemes augstienē, ielēca svēto nometni un mīļoto pilsētu. Tad uguns krita no debesīm un aprīt tos. Vēlnu, kas viņu pievīla, iemeta uguns un sēra jūrā. Tur bija arī zvērs un viltus pravietis. Tie tiks mocīti dienām un naktī mūžīgi mūžam. Mēs par to parunāsim kādu citu vakaru. 11. pāns. Kāpēc Dievs viņus uzcēla no mirušajiem? Kāpēc piecēla un ļāva, lai tie uzbruk pilsētai un tad iznīcina ar uguni? Kāpēc viņš neatstāja viņus mirušā stāvoklī un ļauj mums dzīvot mierīgi pilsētā? Labs jautājums.
Un šeit 11. pantā ir atbilde. Tad es redzēju lielu baltu goda krēslu un to, kas tajā sēdēja. No viņa vaiga beigas zeme un debesis, un tiem nebija kur palikt. Es redzēju mirušos, lielos un mazos, stāvam goda krēsla priekšā, un grāmatas tika atvērtas. Tika atvērta vēl cita grāmata, tā ir dzīvības grāmata. Mirušie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās, pēc viņu darbiem. Jūra atdeva savus mirušos, nāve un viņas valstība atdeva savus mirušos, un tie tika tiesāti ik viens pēc viņa darbiem. Arī nāvi un nāves valstība iemeta uguns jūrā. Šī ir otrā nāve, uguns jūra. Ja kas nebija rakstīts dzīvības grāmatā, to iemeta uguns jūrā. Tā ir vēl viena tiesa. Liels, balts goda krēsls. Kāpēc? Kāpēc Dievs neatstāja viņus mirušus? Kāpēc viņš augšām cēla, lai tiesātu un iemestu uguns jūrā? Jo Bībelē ir teikts, ka pienāks laiks, kad Dieva priekšā lieksies visi ceļi, un visas mēles atzīsies Dievam, ka Jēzus Kristus ir kungs. Pat bezdievīgie, pat velns, pirms tiks iznīcināti, atzīs ne tādēļ, ka nožēloti, ne tādēļ, ka tagad gribētu dzīvot labu dzīvi kopā ar Dievu mūžīgi, bet tādēļ, ka viņi sapratīs, ka viņiem nav taisnība, un ka sods, kas teju pār viņiem izliesies, ir taisnīgs un godīgs, un viņi to ir pelnījuši. Un tas ir pēdējais jautājums, kas tiks atbildēts, un Dievs visbeidzot var iznīcināt grēku, un tādēļ, ka viņi ir izvēlējušies grēkot, tie tiks iznīcināti kopā ar grēku. Un visi zinās, ka tas ir bijis Dieva mīlestības darbs. Bībele saka, savādais Dieva darbs, asarām birstot viņam pār vaigiem, bet viņš nevar pieļaut, ka bezdievīgie dzīvo, mūžīgi mokot viņa ļaudis. Kaut kad viņam ir jāpasaka, es esmu izdarījis visu, ko spēju, tas ir beidzies, un es nāku drīz. Mūžīgā mīlestība, mūžīgā Dieva sirdī. Bezdievīgajiem mūžība būtu visbriesmīgākā vieta, jo viņiem tur nebūtu pilnīgi nekā, ko darīt. Tādēļ tā ir žēlastība, ko Dievs dara. Paklausieties, tajā dienā katra dzīvā dvēsele, kas jebkad dzīvojusi uz šīs planētas, būs tur. Tu un es, mēs tur būsim. Jums šajā ziņā nav nekādu izvēles iespēju. Mēs visi tur būsim. Bet tev ir izvēle, kurā mūra pusē tu būsi. Vai tu būsi pilsētas iekšpusē kopā ar Jēzu, vai ārpus pilsētas, domājot, kaut es būtu pilsētas iekšpusē. Tu tur būsi. Es tur būšu. Visi būs tur, sākot no Ādama līdz pēdējam jaundzimušajam. Pilnīgi visi satiksies tur. Kurā pusē tu būsi? Seko Jēram un pievienojies man pilsētas iekšpusē.